Aicināšu, ka savas bērniņos nākamo viesi, un tas ir cilvēks, kurš teju, kā viņš pats saka, ir izrāvies no sātana nagiem, un arī, kā teica jau iepriekšējā viešņa, viņai jau kā klapes no acīm ir nobirušas, un viņš pastāstīs par savu pieredzi, kurā sektā viņš ir ievilināts ar viltu. Un tas ir Guntis. Lūdzu, Gunti! Labvakar. Lūdzu, sēdies. Patīkami šeit silts ir. Kā tā kā silts? Ko tu domājies? Sēdz, Gunti, cik tavu gadu ir? Man nesen palika 37. Esmu dzimis 7. decembrī. Nosvinēju savu dzimšanas dienu diezgan labi, bet pirms kādiem 10 gadiem man nemaz tā dzīve tik labi nelikās. Guntis, veikala darbinieks. Nodibinājis jogas kustību, kas uzskata, ka seks ir grēcīgs un nevajadzīgs. Ar ko tu nodarbojies? Es strādāju tirzniecībā. Vispār man diezgan daudz ir iznācis saskarties ar tirzniecību. Pašlaik strādāju jau 3 gadus mazā veikaliņā, kas iesākumā bija vienkārši veikaliņš. Tagad mēs vairāk uz internetu tirzniecību pārējām. Mobile telefoni, fotokameras, ciparu, viss kaut kas tas modīgs. Stāst man labāk par sātaniem. Kāda tev ir attieksme pret reliģijām, sektām, kas tavuprāt ir reliģijas sektas un vispārējais? Par viltu jau vēl runājam. Man ir informācija, ka tu esot bijis ievilināts pēc sātana ar viltu. Negluži ar viltu, bet savas jaunības muļķības dēļ. Es tur sāku nodarboties ar tādu nelielu privāto biznesu 90. gadu sākumā. Vadāju tur aparatūras visādas no lejšiem, cita veda drēbes, es aparatūru vedu, man kaut kā tas vistuvāks bija. Un iepazinos ar vienu bagātu cilvēku. Viņš ir diezgan pazīstams advokāts un dzīvo Biķernieku ielas sākumā, un viņš tur no manis pasūtīja, tur atvest viņam Panasonic magnetolu, kas tur veikalos maksāja 330, es viņam atvedu no Lietuvas par 270 latiem. Jā, stāst. Jā, un tad mēs tā kaut kā drusciņi sadraudzējāmies, un viņš redzēja, ka man tā dzīve diezgan tāda, ne šis, ne tas, un viņš saka, zini, Gunti, ir tāda forša lieta, meditācija, un tad arī 90. gadu sākumā tas gāja pa televīziju, tāda reklāmas sludinājuma, transcendentālā meditācija, tur 20 minūtes jūs meditējiet, un jums tur kaut kāds miers parādās, un iedvesma, un vēl kaut kas, un viņš man ieteica aiziet pie vienas tādas sievietes, iedeva man telefonu, un es arī viņu sāku apmeklēt. Ko viņa ar tevi darīja? Drusciņi ir zināms laiks pagājis. Būs man grūti tā atcerēties. Ko viņa darīja? Viņa jau glāstīja, viņa jau teica, elpo šitā, elpo tā. Nē, viņa stāstīja, kad ir šīs transcendentālās meditācijas radītājs Maharishi Mahesh Yogi. Bija viņa fotogrāfija viņai pie sienas, tur bija tā kā altāris, tur puķi stāvēja, tur kaut kādi augļi, un viņa teica, ka mēs varam it kā viņam pieslēgties, ar viņu tur darbojas kaut kāds tas spēks, un mēs varam it kā, kur mums rodas domas, iekšienē nolaisties, un tur kaut ko tādu interesantu smelties, un no tā visa paliek cilvēkam labāka dzīve. Tev palika labāka dzīve? Iesākumā es kaut ko jūtu, ka kaut kas mainās tā kā uz labo pusi nosacīti. Man tur bija meditācijas laikā kaut kādu mantra jāskaita, kas bija slepena, un es pēc tam izlasīju attiecīgā literatūrā, ka to piemeklē atkarībā no gadu skaita cilvēkiem. Man arī, protams, viņai vajadzēja maksāt naudu par to apmācību. Cik tu maksāji? Pēc tā laika cenām kaut kur 30 lati plus mīnus. Tā bija pirmā pakāpe transcendentālā meditācijā, un pēc tam bija otrā pakāpe, tā saucamā sitki, kur cilvēks iegūst it kā mistiskas spējas. Piemēram, tas advokāts
man stāstīja, ka viņš dabūjis to otro pakāpi pa 150 latiem samaksājis, ka viņš esot izlidojis no sava ķermeņa. Viņš palidojis pa istabu, mēģinājis aizlidot kaut kur tālāk, bet it kā viņi nesot laiduši vairāk. Bet, nu, šitādas lietas pie mums te Latvijā notiek. Jā, mistiskā Latvija. Nu, un tu tad samaksāji tos 150 latus, lai palidot pa istabu? Nē, es uz tādu soli vienkārši neriskēju. Es nolēmu apmierināties ar to pašu pirmo pakāpi. Bet es tā jūtu, ka tas bija kaut ko apmēram ap 96. 97. gadu. Es tā jūtu, ka meditācijas laikā man tur bija drusciņi ķibeles privātā dzīvē. Es šķiros ar savu sievu, man tur bija draudzene. Un ar to, ka es domāju, atkal samesties kopā un kaut kas man tur neīsti pasēja. Un pēkšņi man meditācijas laikā nāk kaut kādas tādas domas, un tās domas ir ļoti negatīvas. Nogalināt. Nu, nevis nogalināt, bet, kā piemēram cilvēkam kaut ko sliktu izstrādāt aiz atriebības. Tā viss ir spēle uz tādu cilvēku iekšā egoismu, uz tādām negatīvajām jūtām. Tā ir cilvēka zemapziņa, kur zemapziņā slēpjas viss kaut kas, un es izrādījās, ka tā visa sistēma cilvēku pieslēdz tam kreisajam kanālam enerģētiskai. Tas no drusciņa austuma filozofijas. Tur tā ir zemapziņa, arī viss sliktais, kas ir cilvēkā apslēpts, un tas viss sliktais nāk uz augšu, un viņam ir iespējas to visu slikto īstenot, un it kā viņš, kā saka, darbojas. Sapratu. Klausies, bet kad tu negāji uz baznīcu vienkārši pie luterāņiem vai pie katoļiem? Tā transcendentālā meditācija, tā visa darbošanās bija man kā tāds vidējais posms starp baznīcu un vēl pēc tam to posmu, kad es tiku vaļā no tās visas cellas, kurā es tur atrodos. Man tā pati draudzene, dēļ kuras bija kašķis, es biju atnācis no armijas, tur iekārtojos dzīvē Rīgā, un viņi teica, zini, tev tā dzīvī, tur nevisai vajadzēja tur uz luterāņu baznīcu, tur aizies uz kaut kādiem kursiem, tev nokristīs, iesvietīs un pamazām slēgs labāk. Es sāku staigāt uz luterāņu baznīcu, tā bija Torņakova baznīca konkrēti, nokristījos, iesvietījos, tas bija 91. gadā, bet, pateicoties vienam tādam bagātam cilvēkam, kurš pirmkārt man deva naudu biznesam, es biju no viņa atkarīgs, viņš man tā kā tās labais tēvocis ievilka šitai transcendentālā meditācijai. Jā, bet kā tik vaļā no tās sievietes ar visas viņas transkontinentālajiem lidojumiem? Tur bija ļoti sarežģīta lieta. Man iznāca apmēram pašam tur izstrādāt bezmaz vai tādu sevis garīgās attīstības, tādu veselu filozofiju. Es tur lasīju vairākas grāmatas, un tad es nonācu pie tādas lietas kā lūkšanas. Man bija saskara ar cilvēkiem, kas tur kristieši ir, tur lasa visu kaut ko, un pie manis nonāca tāda maza grāmatiņa lūkšanas nozīme. Un tad es sāku skaitīt lūkšanas, vienkārši sāku skaitīt. Bet tās vecenis tu vairs negāji pat? Nē, es pat nesaprotu, ka tas ir kaut kas slikts, bet es papildus ar to transcendentālo meditāciju kombinēju tās lūkšanas. Tad kas tev pa vainu, ka tu visu laiku ej pie viena, pie otru, tev uz vienu baznīcu, tad mētājies pie kaut kā vēl? Kas tev vainas bija? Ko tu cerēji no tā visu iegūt? Smags liktenis, ar naudu neveicās, un ar sievietēm neveicās. Es to šķīros, un tad tur man draudzenes visādas bija, un viņas man tur ir izmantojuši visādāk. Un tad iznāk, ka Dievs tev varētu palīdzēt kaut kāds, var tur svētais indietis kaut kā. Kas tev tās tur pa brošiņām piespraustas, un kas tev rokās tagad tur pa bildītēm? Tad ķersimies pie tā galvenā jautājuma, kā es tomēr tiku no tās transcendentālās meditācijas vaļā. Vienā tādā savas dzīves dienā, tas bija kaut kur 96. gads, es devos uz Viļņu pēc aparatūras un staigājot vienkārši pa Viļņas centru Rīgā vienu nama foje, skatos sievieti tirgo kaut kādas grāmatiņas, tur arī pa visādiem garīgiem jautājumiem. Un es saku, man interesē kaut kas, un kaut ko no viņas nopirku, un 97. gada sākumā atkal aizbraucu. Viņa saka, ir tāda lieta, Sahadža joga, tā diezgan daudz ko labu dod cilvēkam, un kad es viņai sāku stāstīt par to transcendentālo meditāciju, viņa saka, tas ir ļoti slikti, un tu pie laba gala dēļ tās transcendentālās meditācijas nenonāks, tev vajag no tā visu atbrīvoties, sameklē Latvijā Sahadža jogas, lai viņi tev iedod pašrealizāciju, un tad viņi arī šādi te fotografiju rādītāju Šrimata. Tāda resnas sieviete, kas jā, Sahadža jogas radītāja. Viņa pati dzimusi Indijā, un viņai jau afēriste.
diezgan solījis tāds vecums, bet viņi radīja 70. gadā Sahadžogu, kas arī starp citu ir meditācija, bet pēc tās Sahadžogas informācijas ne visi meditācijas tehnikas nes labumu cilvēku. Jā, cik es saprotu, ja to brošiņu piespraust, tu viņu pielūdzu. Vispār tā ir, kad es viņai ļoti uzticos, un Sahadžogā meditācija notiek pret viņas fotogrāfiju. Caur viņas fotogrāfiju notiek mīja darbība, bet cilvēku iekšā enerģija, ko sauc par kundalīni, un tas tomēr ir drusciņ atšķirīgs no transcendentālās meditācijas. Vai tu nešķiet dīvaini? Vai tu nedomā, ka tu dari tieši to pašu, ko jauns zēns, skatoties Playboy un Onanē? Arī viņiem notiek kaut kādas iekšējas enerģijas apmaiņas un vispārējais. Kā var pielūgt vecu sievieti? Skatoties viņu bildi un sevi izraisot kaut kādas emocijas. Var uzskatīt, ka man ir ļoti liela uzticība tai sievietei, kas man izvilk no transcendentālās meditācijas. Es viņu uzskatu par savu garīgo skolotāju, to Tatjanu no Viļņas, kas man iedeva pašrealizāciju Sahadžogā. Viņa ir bagāta sieviete? Nē, viņa ļoti vienkārši. Viņa strādāja, tirgoja grāmatas, dzīvoja Viļņā kopmītēs. Viņa ļoti asketisku dzīvesveidu veda, un principā naudu viņu vispār neinteresē. Tev tagad ir draudzene? Pašlaik, jā, man ir draudzene tagad. Tev ir bērni? Ar bijušo sievu kopējs dēls. Tev ir liels bizness, tu esi pārticis? Liels bizness nav, es strādāju pa pārdevēju, bet pamazām Jā, bet es saprotu. Vai tu nešķiet dīvaini? 10 gadu laikā nekas nav mainījies, pielūdzot svešu resnu indiešu sievieti. Tās izmaiņas notiek, Dāvid, bet tas nav tā, kā pasakās rāda, ka tur ir princis, tur pelnrušķīte, ka tur vienā dienā viss kaut kas notiek. Viss notiek pamazām. Jā, bet kur ir pierādījumi tam? Vai nav 10 gadu, cik tur iznāk gadi? 10 gadi bišķi nav tā dīvaini ilgs laiks, ka nav nekas noticis? Tas ir bijis 10 gadu laikā ceļš no elles, jo būtībā dēļ tās transcendentālās meditācijas man bija ļoti smags gads, 97. gads, kad es tieši uzzināju par Sahadžogu, un acīm redzot, kas tur tie spēki darbojas, to Mahariši, kurš arī starp citu Beatles grupu ir apkrāpis, tur izmantojis, tur pa milzīgām summām viņi ziedojuši grupa Beatli, un bija rakstīts vēl savu padomu laikos, tur žurnālos rakstīja par grupu Beatli, ka tās Mahariši tur viņus kaut kādā veidā tur apkrāp. Not just anybody help, you know I need someone help. Dāvid, tu runā nevis ar vienkārši cilvēku, bet ar tādu cilvēku, kas Latvijā no nulles vispār izveidoja Sahadžoga sistēmu. Un ja tur kāds domā, ka drāzīsies pa labu, pa kreisu vai nodarbosies ar tantrisko seksu, ka tas viņam palīdzinās kaut ko atmodināt, tad viņš tad tas ir grēks. Patiesa ticība ir tā, kas virza cilvēku pretējā virzienā. Tas ir nevis šķelt, bet savienot. Kamīnu salons Frey pieda tikai Dāvidšovā. Sadarbībā ar Es tā nesaprotu, bet tu nejūties gadījumā pats izmantots tagad no visu šo reliģiju puses. Kur esi tu pats? Kur ir tavs gribas spēks? Kur ir tas, ka tu paļaujies uz sevi, nevis kā mistiska tante, kuru tu pielūdz no bildes? Tu esi viņu dzīvē redzējis, vai tev šķiet, ka viņa ir īsta? Vai tev nešķiet, ka tā ir varbūt datora izveidota vienkārši, piedod man pa izteicienu, lelle, vieplis, un viņi manipulē tevi? Tātad tu pēc tikai grāmatas, tad nemaksā nekādas naudas, tu neko, tu tikai pēc grāmatas. Dāvid, tu runā nevis ar vienkārši cilvēku, bet ar tādu cilvēku, kas Latvijā no nulles vispār izveidoja Sahadžoga sistēmu. Bet vai tev nešķiet, ka tu esi sektas dibinātājs? Kad tas varbūt nav likumīgi? Sahadžogu uzskata tie cilvēki, kas nodarbojas ar Sahadžogu, ka viņi ir pasargāti no jebkādiem uzbrukumiem, ka viņiem nevajag baidīties. Arī, ka viņus kritizē, un mani Dāvidi ir pietiekoši kritizējuši, man ir visādi apslaukājuši, man ir pat draudējuši, bet kopš es ar Sahadžogu nodarbojos, man, nekas pat matīši nav no galvas nokritis. Bijuši dažādi šķibdales. Cik jums tad tie cilvēki tur ir?
Latvijā nav pārāk daudz sahaģžogu, bet Lietuvā, Igaunijā diezgan daudz. Es, piemēram, tagad gatavojos braukt uz Viļņu, uz milzīgu sahaģžogas pasākumu. Katrā Lietuvas pilsētā sahaģžogas grupas ir un ir 100-200 cilvēki, piemēram, Lietuvās no Latvijā. Ko tu domā par kristietību? Kristietība, kā te mēs tā kuluāros runājam ar iepriekšējo raidījumu dalībnieci, viņa gan teica to varbūt domājot savu to negatīvo pieredzi ar Jehovas lieciniekiem, kad, teiksim, ir cilvēkam tā attīstība, viņš iet bērnu dārzā, iet skolā un tā, pa klasītei uz augšu, un, manas domas varētu būt kā kristietība, tā ir, kaut kāda tā skolas klase, un pēc tam cilvēkam ir jāpakāpjas drusiņa augstāk. Tātad tu stāvi uz augstāku plauktiņu? Vispār, jā, tā varētu būt. Zini ko, Dāvid? Varbūt jūs arī, mīļie cilvēki, varētu man bišķiņ palīdzēt. Es esmu kaut kur iepinusies, un es pat nesaprotu, kur tu saproti. Es tagad eju pēc tiem kāpostiem uz tirgus, ja? Un pienāk man tur tāds pāris. Un saka, tu esi tāda baigi skaistā, bet nogribējusies, tā kā izskaties tā. Vai tu negribi kļūt par tā kā mūsu organizācijas māsu, vai ne? Un es tā domāju, jā, varbūt tiešām, kāpēc ne? Es tagad aizēju, tur tādi inteliģenti visi cilvēki, ne pa pāriem sanākuši, tur, tā kā pirts un viss tā. Viss tādas sarunas, pēc tam skatos, iesāk ģērties nost, tur kaut kāds seks un tā. Un es prasu, kā tas saucās, jūs tā organizācija? Šis ir kaut kādi stringeristi vai kaut kas tam līdzīgs? Svingeristi ir tāda sekta, jā, svingeri. Un ko tā ir sekta, ja? Tā ir, laikam, saprotu. Tad katrs tic, kam grib, ja tā te. Un viedra naudas viņi jūs maksā? Mēs esam tādi cilvēki, kas tur vairāk domājam tiešām par garīgiem jautājumiem, nevis par materiālām lietām. Un, principā, nav nekāda biedru nauda sahaģžogā. Mēs, teiksim, tagad īrējam Rīgā telpas, Blaumaņa ielā rīkojam kursus, bet tur simboliski kaut kāds ziedojumi 50 centīmi lats par to telpu uzturēšanu. Nekas nav jāmaksā, nav nekāda 10. tiesa jāmaksā. Un kas tad notiek, kad cilvēks nomirst pēc jūsu ticības? Varbūt, Dāvid, nerunāsim. Tas ir šausmīgi sarežģīts jautājums. Nē, tu tā vienkārši pasaki. Tu man nesarežģīji. Ko tu man te par dzīvi un reliģiju tik sarežģīti stāst? Saka tieši, kur paliek cilvēks? Pēc austrumu filozofijas. Nē, pēc austrumu filozofijas, pēc tavas tās resnās tantes teikceni. Ko viņi saka, kur tas cilvēks paliek, ka viņš nomirst? Viņi vairāk apskata, Dāvid, tiešām citus jautājumus. Kurus jautājumus? Finansiālos, garīgos? Kas ir būtne? Tad laulībā var dzīvot, nevar. Kā rodās bērni? Ko viņa saka? Cik bērnus vajag ģimenē? Ar seksu var vispār nodarboties? Mēs, Dāvid, esam normāli cilvēki. Mums nav saka. Nē, bet ko viņa saka par to? Tad tev interesē dzīve pēc nāves. Nē, es gribu, ko tieši šī sieviete saka. Godīgi sakot, nav tas uztvērts jautājums. Tik ļoti par to vispār nav nekādas interesa. Tā ir, nezinu, senie eģiptieši Dāvidi interesējās par dzīvu pēc nāves. Bet kāda ir pamatprincipa, ko viņi atšķirās no kādas citas reliģijas vai no kaut kā tam līdzīga? Ko viņi tev palīdz? Īsti konkrēti. Kas ir viņas pamatprincipi? Ko tādīs kursos, tu teici, ka esot kursi? Ko māca kursos? Kursos cilvēkam iedod pašrealizāciju, kad atmodina viņa iekšējo enerģiju. Kur tad viņam tā enerģija ir? Šitē vai pakaļā? Kur viņam viņa ir? Vairāk mugurkaula pamatnē starp pirmo un otro čakru. Tātad dibenā. Tātad liela daļa homoseksuālizošana ir ļoti gudri, skaisti, neatvairām, talantīgi, jo viņiem visu laiku tur kāds knibinās. Tas gluži, Dāvid, tā nav. Tas tieši ir, kā saka, negatīva darbība, ko tu tikko pieminēji pēc pirmās čakras dievības šķirīga neša, kas ir maza bērna tīrība un nevainība. Un ja tur kāds domā, ka drāzīsies pa labu, pa kreisu vai nodarbosies ar tantrisko seksu, ka tas viņam palīdzinās kaut ko atmodināt, tad viņš tad tas ir grēks. Jā, tas ir grēks. Es jūs mēģinu vienkārši dabūt ārā, kas tad ir labs, kas ir grēks. Un tā viņš to visu pamodina, kas tad tālāk? Pēc tam atkal seko tā pati meditācija, kad cilvēkam iedod pašrealizāciju, mugurkaula kanālā atveras tāds maziņš kanāliņš, iekšēja enerģija cilvēkam paceļas savu visām čakrām un galvas virspusē iziet laukā, un cilvēks sasniedz tādu stāvokli, kāds ir maziem bērniem līdz 4-5 gadiem. Un tālāk? Pēc tam nodarbojoties ar meditāciju, mums šī iekšē enerģija kā mīloša māte, viņa maina mūs.
transformēt cilvēku gan garīgā ziņā, gan arī mainās ķermenis. Kā tu esi izmainījies? Vai tu zini kādu valodu klāt? Vai tu esi kaut kādu, kur ir tavs tās vērtības, kas ir pieauguši par šiem gan 10 gadiem? Es pamazām kļūstu labāks. Es atceros sevi, kāds es esmu bijis. Es neesmu bijis nekāds paipusītis. Es tur esmu, kā saka, tur visādi sliktas lietas izdarījis un daudz ko nelāgu sastrādājis. Un varbūt es šeit nemaz nesēdēju studijā un nerunātu. Pagaid. Tas, Dāvid, ir smags jautājums runāt par tādām Kāpēc jums sektām. visa dzīve ir smaga visu laiku? Jūs tik šausmīgi smagi. Kad jūs dzīvojat? Ja jūs tik ļoti vecas sievietes bildi pētot, vai tas ir no tā, ka jūs nezinu? Piedod. Labi, es uzaicināšu vēl vienu viesi pie sevis šeit Bēniņos, un tā ir zemākās rases pārstāvis, ja vienkārši kristietības pārstāvis, un neviens cits kā augsts godājumais teologs Juris Cālīts. Lūdzu, Juri! Labvakar! Juri, klausies, tu te tā klausies, droši vien skaties, vai tu nejūties kā zemāk dzīvības forma, kā tupelīte, vai amēba, vai kaut kas tam līdzīgs? Nav jau tik traki. Juris Cālītis, teologs, uzskata, ka kristietības ieviešana veicinājusi cilvēces attīstību. Par sektām kā tādām, ja nemaldos par šo jautājumu, kaut kā tikcis ir runāts, un būtībā man visas ir sekts, kas nodarbojas ar kaut kādu garīgo meklējumu, grupēšanu un nezinu, ko tā nešķiet. Jā, mēs jau esam runājuši, ka pats vārds sekti ir problemātisks. Ar to, es pieņemu, mēs gribam apzīmēt kaut kādu tādu mazāk novirzienu no tajām lielajām tradicionālajām konfesijām. Jā, bet arī pašā laikā, vai teiksim, šī konfesijās iesaistīto cilvēku daudzums nosaka un finansiālās iespējas nosaka šos, teiksim, visu kopējo sektu varenību, kad viena ir lielāka sekta, vienkārši viena ir mazāka sekta, bet viņas visu kopumā vispār ir sektas. Jā, sekta vienkārši nozīmē citā vārdā sekcija, viena daļa. Un viena grupa par otru var būt lielāka vai mazāka. Es domāju, tas nav izšķiroši. Es domāju, tam vārdam nevajadzētu piešķirt ne negatīvu, ne pozitīvu nozīmi. Kur sākas vārds reliģija? Piemēram, murgi, vēl kaut kas tā tālāk un tā tālāk, visu kopā ņemot. Kur sākās vārds reliģija, sāk savu pastāvēšanu? Reliģijas kā tādas? Vai? Reliģija kā tāda. Šis vārds? Jā. Kur viņš sāk savu pastāvēšanu? Kad murgi sāk kļūt par reliģiju? Es domāju, ka atšķirībā no mazākām vai jaunākām reliģiskām kustībām, saucamās reliģijas ir tās, kas ir izturējuši pārbaudu pa ilgāku laiku.